Es esmu no Šveices, un man ir noteikta skepse attiecībā uz Eiropas Savienību. Mēs uzskatām, ka tik lielas organizācijas ir saistītas ar diezgan neefektīvu vadības procesu. Tādējādi es nevaru teikt, ka esmu cilvēks, kas ar visu sirdi atbalsta visu Eiropas Savienībā notiekošo. Es uzskatīju, ka Latvijas stāvoklis būs atšķirīgs. Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada maijā, un kopš tā laika ir neapstrīdami saņēmusi daudz priekšrocību. Palielinātas aizņēmumu iespējas radīja reālu nekustamā īpašuma tirgus uzplaukumu 2006. un 2007. gadā, līdz pat 2008. gadam. Bet acīm redzot fakts, ka Latvija bija viena no veiksmīgākajām attīstības valstīm noteiktā laika posmā, radīja strauju lejupslīdi posmā, kad sākās rietumvalstu ekonomikas grūtības. Es domāju, ka Latvijai, kā Eiropas Savienības dalību valstī, joprojām ir daudz priekšrocību, bet no otras puses es arī uzskatu, ka ne visi ir pilnīgi apmierināti ar esošo situāciju. Ekonomiskā situācija Latvijā, kā Eiropas Savienības dalību valstī, šobrīd ir ļoti smaga. Pārunas, kas Latvijai ir bijušas ar Starptautisko valūtas fondu, ir novedušas līdz noteiktiem ierobežojumiem, kas Latvijai šobrīd liek spērt soļus atpakaļ un ienākumi saraujas. Teiksim, valsts sektorā algas drīzāk ir kritušās, nevis cēlušās. Tas nepārprotami rada virkni problēmu. Visā šajā laika posmā viena uzņēmējdarbības nozare ir darbojusies salīdzinoši veiksmīgi. Tā ir tranzīta uzņēmējdarbības nozare. Un es uzsveru šo nozari galvenokārt saistībā ar manu iesaistīšanos šajā jomā. Latvijas tranzīta uzņēmējdarbības nozarei šobrīd raksturīgs sadalījums dažādos sektoros, ko vada Latvijas ostas. Naftas tranzīta bizness droši vien joprojām ir vissvarīgākais un sniedz ievērojumu ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Ir ļoti skumji, ka kopš 2003. gada naftas cauruļvads, kurš ir ideālā tehniskajā stāvoklī un pa kuru būtu iespējams pievadīt jēlnaftu no Krievijas uz Latvijas ostām, galvenokārt uz Ventspils ostu, šobrīd nestrādā. Pagātnē man ir bijušas vairākas sarunas ar Krievijas uzņēmējdarbības partneriem, un šķiet, ka jēlnaftas cauruļvada darbības atjaunošana ir drīzāk politiska problēma. Jēlnaftas cauruļvads Latvijas ekonomikai ir kaut kas līdzvērtīgs asinsvadam, kas pagaidām ir nobloķēts. Es ļoti ceru, ka Krievijas ekonomika virzīsies uz to, lai saskatītu šīs jēlnaftas cauruļvada priekšrocības un atsāktu tā izmantošanu. Ir ļoti grūti noticēt, ka tehniska iekārta, kas maksā vairākus miljārdus ASV dolāru, nestrādā dažu politisku problēmu vai sarežģījumu dēļ. Es uzskatu, ka tā dēvētais lielais darījums attiecībā uz naftas tranzīta biznesu, iespējamā šī biznesa segmenta pārdošana Austrijas ieguldītājiem, varētu sniegt svarīgu ieguldījumu jēlnaftas cauruļvada eksploatācijā. Es ticu, ka reiz naftas tranzīta bizness nonāks jauna īpašnieka rokās, un iesaistītie cilvēki spēs paveikt to, kas līdz šim nav bijis iespējams.
Tādēļ esmu optimistiski noskaņots, ka jēlnaftas cauruļvads atdzims un atkal kļūs par svarīgu un interesantu faktoru Latvijas ekonomikā. Tas ne tikai atmaksāsies ar Latvijas uzņēmuma maksātajiem nodokļiem, bet arī radīs darba vietas un papildu blakus iedarbības, kas varētu būt ļoti pozitīvas. Tādējādi mans skatījums uz naftas tranzīta biznesa nākotni ir pozitīvs visos aspektos. Es vienkārši ticu, ka dažas izmaiņas īpašumtiesībās un vadības struktūrās nesīs labumu.